Tā. Labrīt. Pulkstens ir 10, un mēs sākam Smiltenes nodomes pirmo sēdi. 2025. gada 7. jūnijā visā Latvijas teritorijā notika pašvaldību vēlēšanas, tā skaitā arī Smiltenes novadā. Smiltenes novadas pašvaldības domē saskaņā ar pašvaldību likuma 9. pantu 2. daļu un saskaņā ar pašvaldības domes vēlēšanu likuma 2. panta 1. daļu ievēlēti 15 deputāti. Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisija 2025. gada 8. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par 2025. gada 7. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Saskaņā ar 8. jūnija rezultātu protokolu 28. lapā esošo informāciju Smiltenes novada pašvaldības domē ir ievēlēti sekojoši deputāti, kuri tiks nosaukti alfabēta secībā. Lūgums deputātu, kuru es nosaukšu, piecelties. Tā. Andris Abrāmovs, Jaunā vienotība. Dainis Aleksējevs, Latvijas Zaļā partija. Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK. Mikus Dubickis, Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK. Girts Freibergs, Vidzemes partija. Astrīda Harju, Jaunā vienotība. Ervins Labanovskis, Progresīvi. Ainārs Mežulis, Latvijas Zaļā partija. Šodien domes pirmajā sēdē nepiedalās. Ilze Palma, Progresīvi. Edgars Plētiens, Jaunā vienotība. Otārs Putrālis, Progresīvi. Baiba Šķērīte, Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairis Tralla, Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK. Aigars Veldre, Latvijas Zaļā partija. Un Andris Vilkasts, Vidzemes partija. Tātad uz Smiltenes novada domes pirmo sēdi ir ieradušies 14 deputāti. Domes sēdi var atklāt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto deputātu skaita. Līdz ar to Smiltenes novada pašvaldības domes pirmo sēdi pasludina par atklātu. Aicinu deputātus šajā brīdī teikt īsu uzrunu jaunajam deputātu sastāvam un Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Varbūt arī tad alfabēta secībā. Andri, lūdzu, jūs. Jā, labdien! Uh, Smiltens novada iedzīvotājiem. Sirsnīgs paldies par uzticību. Droši vien nav noslēpums, ka es esmu vissenākais deputāts stāžu ziņā, nevis vecuma ziņā. Paldies par atkārtot uzticību, un es ceru, ka mums kopā izdosies daudz labas lietas. Kolēģiem sapratni. Jā. Em, Kā jau es iepriekš arī tiku savā Facebook lapā rakstījis to, kad iepriekšējā sasaukuma laikā tiku pieņēmis iespējams vai atbalstījis kādus lēmumus, kas nebija populāri. Un šī laikā tiku saņēmis kaut kādas arī pretenzijas, teiksim, ja, tad, kā es ierakstīju to, kad es lēmumu par to būšu vai nebūšu tagad deputāts nodevu vēlētāju rokās, to vai viņi atbalsta manas lēmumus, ko es iepriekš pieņēmu vai neatbalsta, par cik es esmu ievēlēts, tad es tā kā uzskatu to, ka viņi, vismaz tie, kas balsoja par mani, vienādās domās par to, kā es iepriekšējā sasaukumā rīkojos un pieņēmu lēmumus novada labā. Tāpēc es arī tāpat arī kā iepriekš, es arī turpināšu, teiksim, un mans intereses ir tikai novada intereses. Un es varu būt pilnīgi brīvs no kaut kādām sautīgām, vēl kaut kādām interesēm. Jā, labdien! Man patiešām liels prieks par to, ka šogad uz vēlēšanām atnāca lielāks iedzīvotāju skaits nekā iepriekšējām vēlēšanām. Tas nozīmē, ka mūsu iedzīvotāji vairāk iesaistās šajos politiskos procesos, un tas noteikti ir svarīgi. Jo caur šiem politiskiem procesiem, kas ir vēlēšanas, mēs arī ievēlam tos savus priekšstāvus. Un man ir patiešām liels prieks, ka šis ir mans trešais sasaukums, kurā man ir uzticēts mandāts strādāt Smiltenes novada pašvaldībā. Es esmu par šo darbu vienmēr izturējies ar ļoti augstu atbildību. Vienmēr esmu licis iedzīvotāju intereses kā pirmajā vietā, pēc tam visas pārējās. Arī varbūt kaut kur savas personīgās intereses atstājis otrā vietā, domājot tikai par to, kā pēc iespējas efektīvāk un labāk pildītu šo man uzticēto mandātu. Un es domāju arī, ka vēlēšanu rezultāts arī mazliet apliecina un parāda to manu darbu novērtējumu. Par to man ir milzīgs paldies tiem cilvēkiem, kas saskatīja šīs manas labās īpašības, gan kā pašvaldības vadītājiem, gan kā ierīnas deputātam. Un man ir vienmēr šķīts, ka nav par maz demokrātijas, nav par maz diskusijas, lai mēs pieņemtu vienu vai otru jautājumu. Jo tāpēc, ja mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, kurā mēs dalāmies ar saviem viedokļiem, mūsu spēcīgākais viedoklis, visvairāk aizstāvētais viedoklis arī uzvar. Tādi ir demokrātijas principi. Un vienmēr arī, un es arī esmu tā arī darbā darījis, un arī turpināšu tā darīt, un ir jāpieņem vairākuma viedoklis un jāstrādā tālāk. Nedrīkst būt situācija, kad tu atceries visu laiku to, ka tu esi kaut kādā brīdī palicis mazākumā, un tad tev visu laiku grauž tas. Tāda ir demokrātija. Nevienmēr tu vari uzvarēt. Jā, paldies! Cienījamās dāmas, godātie kungi, gan jaunievēlētie deputāti, šeit klātesošie domas darbinieku vēlēšanu komisija un arī tie, kas klausās mūsu tiešsaistē. Vispirms pateicamies tiešām vēlētājiem par salīdzinoši augstu aktivitāti vēlēšanās. Mēs to novērtējam. Vēl vairāk, protams, mēs novērtējam atbalstu Nacionālajai apvienībai, un es arī personīgi esmu ļoti pateicīgs par atbalstu man, tātad gan kopumā balsojot par Nacionālo apvienību, gan arī īpašās atzīmes izdarot par. Manuprāt, domē ir ievēlēti ļoti spēcīgi cilvēki, un strādāsim kopā, nekas cits mums neatliks. Un es domāju, ka sasniegsim arī ļoti labus rezultātus. Galvenais - vienoties par kopīgu sadarbību. Paldies! Labdien, kolēģi! Esmu Girts Freibergs un esmu ievēlēts pirmo reizi Smiltenes novada domē vai kādā citā domē. Man prieks būt šeit un paldies par jūsu uzticību, ka nobalsojāt par Vidzemes partiju, par mani. Un es ceru, ka šie 4 gadi būs aizraujoši, dinamiski un tiks veikts kādas izmaiņas. Un noteikti sekosim līdzi visiem notikumiem. Un vēlreiz paldies un uz sadarbību cerot un uz labiem lēmumiem.
Labrīt Smiltenes iedzīvotājiem, kolēģiem šobrīd domes sastāvā jaunajā un, protams, visiem pašvaldības darbiniekiem. Kā ik viens no mums, es arī saku paldies Smiltenes iedzīvotājiem par aktivitāti vēlēšanās un par atbalstu. Un es sevi šajā sarakstā šoreiz ejot uz vēlēšanām nolika arī noslēdzošā punktā ar domu, ka jānāk ir jauniem cilvēkiem un jaunām enerģijām un jaunām idejām. Nu, dzīve ir kā dzīve, paldies par atbalstu. Tātad esmu ievēlēta ar 1. numuru no sava saraksta, un tas uzliek atbildību un pienākumu darīt. Un no tātad man nav tiesība atkāpties. Tas ir tāds viens mans redzējums. Un par kolēģiem kopumā mēs visi esam iebalsoti no mūsu Smiltenes iedzīvotājiem, un mēs katrs pārstāvam kādu mūsu Smiltenes iedzīvotāju vēlmes, uzdevumus, mērķus. Un pats nozīmīgākais ir strādāt mums sadarbībā, kopā un atbildībā. Vēlos, lai tā izdodas. Paldies par uzticību un lai ir ražens darba cēliens arī šajā nevisai vieglajā laika periodā, kas ir jau sācies, un lai Dievs dod mierīgas debesis un visiem veselību. Paldies! Sveicināti Smiltenes novada iedzīvotāji, kolēģi. Manuprāt, mums iedzīvotāji devuši ļoti tādu stipru mandātu. Ja par 10% ir vairāk aizgājuši uz vēlēšanām nekā iepriekšējās. Un tā ir arī liela atbildība. Un, manuprāt, gan mūsu uzdevums, gan varbūt arī aicina iedzīvotājus, ka ar šo balsojumu nekas nav beidzies. Ir 4 gadi, kur mēs savstarpēji sadarbosimies, izmantosim dažādas līdzdalības formas, gan uzklausot iedzīvotājus, gan paužot vēlmi. Jo demokrātija nav tikai vienreiz aiziet uz vēlēšanām, tā ir pastāvīga līdzdarbošanās un savstarpēja ieklausīšanās. Un es ļoti ceru arī, ka mēs šeit Smiltenes novadā saglabāsim šo konstruktīvo sadarbības garu, kas ir orientēts uz novada attīstību, bieži vien nevelkot tik ļoti skaidrs līnijas starp personīgām vai politiskajām partijām, jo visiem jau mērķis tomēr ir viens. Redzējumi var atšķirties, bet diskusijās un strīdos mēs noteikti nonāksim pie optimāliem risinājumiem. Un visiem pārējiem, arī deputātiem, es novēlu to, lai mums nākamie 4 gadi būtu salīdzinoši garlaicīgi, lai nebūtu kara, lai nebūtu Covid, lai mēs risinātu attīstības jautājumus, nevis risinātu krīzes. Paldies! Tātad Ieva Balma, un esmu šeit pirmo reizi. Ja citi var lielīties ar kaut kādiem sasniegumiem, neko daudz lielīties nevaru. Tieši tādā politiskā ziņā, taču jā, es tiešām arī par to, ka mums ir jāsadarbojas, jo patiesībā, lai kā mēs gribētu tos deķīšus vilkt katrs uz savu pusi, mums ir viens novads un viena zeme, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un es noteikti esmu par to, mīļie iedzīvotāji, ka mums jūs ir jādzird. Mums jūs ir jādzird. Ja mēs jūs nedzirdam, tad kaut kas šai zemē nav labi. Un tāpēc droši vien arī jebkura kolēģi aicinātu pēc iespējas vairāk ieklausīties cilvēkos un dzirdēt, kas ir tas, ko viņi vēlas, un kas tad ir tas, uz ko šo novadu mēs vēlamies kopā attīstīt. Tā kā paldies liels, un lai mums tiešām visiem izdodas kopā strādāt, sadarboties un veidot. Labdien! Paldies iedzīvotājiem par dalību vēlēšanās, paldies par atbalstu jebkuram no mums, un no savas puses gribu teikt, ka atbalsts būs vajadzīgs arī uz priekšu. Piekrītu kolēģiem, kas to jau arī iezīmēja, jo atbalsts nebeidzas tikai vēlēšanās, atbalsts ir arī uz priekšu dažādu lēmumu sapratnē, izpratnē, pieņemšanā un iespējams arī nepieņemšanā, un to arī paužot arī skaļi. Tas viss manā redzējumā ir atbalsts, lai īstenotu jēdzīgus lēmumus. Savukārt kolēģiem, kas mēs šeit sēžam pie apaļā galda, es ļoti novēlu 3 pamatprincipus - loģiku, cieņu un cilvēcību. Un man šķiet, balstoties uz tiem, var izdarīt lielas lietas. Labdien, kolēģi, labdien, iedzīvotājiem! Arī esmu
ievēlēts šajā domē ne pirmo reizi. Jā. Šo atbildīgo soli esmu rūpīgi plānojis un, protams, esmu gatavs kārtējam darba cēlienam. Jā. Iedzīvotāji noteikti ir sabalsojuši 15 priekšstāvus, ja, un noteikti viņiem ir uzticējušies. Un vēlējums iedzīvotājiem noteikti arī nepazaudēt saikni ar viņiem, ja, noteikti vērsties, runāt un dot signālus par tām lietām, kas tiek darītas ne tā, kā viņi vēlās, vai vēlās redzēt kaut ko savādāk. Ja. Savukārt deputātiem noteikti mums visiem cerams izdosies nedalīties nometnēs, ja, būt iecietīgiem, ieklausīties vienam otrā. Nav sliktu ideju, ja tās ir, teiksim, vērstas uz kopējo labumu. Ja? Tāpēc arī noteikti ieklausamies, atbalstam tās domas, ko ir nesis jebkurš deputāts, jo viņam ir šādas tiesības, aiz viņas stāv vēlētājs. Ja? Un, ja tas ir par labu, nesam un atbalstam. Ja? Paldies! Sveiciens, kolēģi un novada iedzīvotāji! Jā, man šī arī ir jauna pieredze. Ceru, ka izdosies veiksmīgi šie 4 gadi. Un droši vien tas galvenais no manas puses būtu, lai mums izdotos stiprināt demokrātiju savā novadā, iedzīvotāju iesaisti, un lai mēs nepieviltu iedzīvotājus, un lai mums izdotos īstenot visus labos nodomus, ko bijām minējuši savās programmās. Un, protams, lai mēs strādājam cieņpilni, brīžiem iespējams atstājot kaut kādas savas personīgās ambīcijas otrajā plānā un atceramies to galveno mērķi, kādēļ mēs šeit esam, stiprināt Smiltenes novadu. Paldies! Labdien, novada iedzīvotāji, labdien, kolēģi! Es ceru, ka mēs spēsim pieņemt pozitīvus lēmumus, attīstīt novadu un visu pārējo atliksim otrajā plānā. Paldies visiem! Labdien, kolēģi! Labdien, Smiltenes novada iedzīvotāji! Arī man šī nav gluži pirmā debija šādā procesā, kas ir vēlēšanas, un par to es ļoti pateicos Smiltenes novada iedzīvotājiem. Viņi man tiešām patīkami pārsteidza, un par to esmu ļoti pateicīgs un būšu pateicīgs vēl ilgi droši vien. Savukārt jums, kolēģi, te izskanēja ļoti labas apņemšanās par to, kā jūs strādāsiet 4 gadus, kā jūs vienosieties novada labā. Es uzsveru novada labā. To lūdzu neaizmirstiet šajos 4 gados. Vēlēšu jums veiksmu un izdošanos. Paldies! Labdien, kolēģi! Labdien, Smiltenes iedzīvotāji! Es arī esmu ievēlēts pirmo reizi. Paldies iedzīvotājiem par uzticību. Un es ceru, ka no mūsu mutēm šeit skanēs novada iedzīvotāju vēlmes. Tas būs galvenais. Viņas ir realizētas. Paldies! Es izvirzu domas priekšsēdētāju amatam Ervīnu Labanovski. Pamatoju to ar preizsakot, mēs kā zaļā partija izvirzam viņā. Izvirzam tādā aspektā, kad iepriekšējā sadarbība, kad viņš bija arī šeit deputāts, un tas, kas te bija, kad aizgāja arī uz Saimu, ka Saimā bija deputāts, to, kad viņa darbība un, teiksim, veiktās lēmumu pieņemšanas procedūras vēl kaut bija, teiksim, saprotams, caurskatāmas un pamatotas.
Un tad, ja arī kaut kur pāris jautājumos mūsu domas, teiksim, atšķīrās, tad arī mēs atradām kaut kādus kompromisus jautājumā. Tāpēc, un nākamais, es domāju to, ka viņš ir pietiekoši jauns, enerģisks arī to, lai viņš varētu šos grūtos, es teikšu godīgi, jā, teiksim to, ka grūtos laiks, kas būs priekšā, no tā nav jābaidās, teiksim, jā, iznest uz saviem pleciem. Un ceru uz sadarbību ar pārējiem. Jā, ja var. Jā, noteikti var. Jā, mēs, protams, arī virzītu labprāt savu mēru kandidātu Miku Dubicki no Nacionālās apvienības. Vēlreiz tātad vēlos pateikt paldies mūsu atbalstītājiem. Mēs to ļoti augstu novērtējam. Un paldies, ka jūs skaidri parādījāt, kādā virzienā vēlaties redzēt novada attīstību un vadību. Jā, atgādinu, ka Nacionālā apvienība ieguva vislielāko vēlētāju atbalstu, 27% balsu. Un arī tātad acīm redzams balsu vairākums mūsu mēra kandidātam ir Smiltenes novada attīstības Facebook grupas aptaujā. Un droši vien, ka būtiski ir uzsvērt, ka Mikus Dubickis ir kompetents, atbildīgs ar stiprām vērtībām un vienmēr ir gatavs uz sadarbību, uz kompromisiem un gatavs strādāt Smiltenes novada vārdā nesautīgi. Un mūsu komandas redzējums ir par stipru un latvisku Smiltenes novadu. Un, protams, būtiski uzsvērt arī, ka Nacionālā apvienība vienmēr bijis pragmatisks un atbildīgs politiskais spēks. Tādēļ aicinu jūs šodien neļaut, teiksim, taktiskiem aprēķiniem stāties priekšā vēlētāju gribai un kopējam labumam. Es apzinos, ka mums katram ir savs redzējums, savas vērtības un savas ieceres, bet jā, būtiski, ka mēs šeit esam viena mērķa vārdā - stiprināt Smiltenes novadu. Paldies! Paldies! Vai būtu vēl izvirzāmi amata kandidāti? Mēs, kā Vidzemes partijas pārstāvi, izvirzām vēlēšanu uzvarētāju kandidātu Miku Dubicki, un mēs noteikti atbalstīsim Miku Dubicka kandidatūru. Vai priekšsēdētāja amata kandidāti ir izvirzīti? Vairāk nav neviena? Nebūs vairāk. Labi, paldies! Izsludinu 15 minūšu pārtraukumu domas sēdē, vēlēšanu zīmju sagatavošanai un balsošanas procesa organizēšanai. Tā, pārtraukums Smiltenes novada domas sēdē ir beidzies, vēlēšanu zīmes ir sagatavotas, komisija ir sagatavojusi arī vēlēšanu kasti. Vēlēšana kasti ir tukša. Tātad, un mēs arī aizplombēsim vēlēšanu kasti, lai nerastos pārpratumi, gluži kā vēlēšana procesā. Neesmu vēl šo amatu apgūsi. Labi. Vēlēšana kasta tiek novietota pie balsu skaitīšanas komisijas. Šeit būs vēlēšana kasta. Olga būs atvērta. Lūdzu deputātus alfabēta secībā saņemt vēlēšanu zīmes pie balsu skaitīšanas komisijas. Un parakstīties par saņemto vēlēšanu zīmi. Tā, vienlaicīgi, kamēr deputāti saņem savus vēlēšanu zīmes, informēšu par kārtību, kādā notiek balsošana ar šīm vēlēšanu zīmēm. Jums bija pielikumā nosūtīta arī apstiprinātā kārtība, bet vēlreiz arī atkārtošu. Deputāts balsojot attiecīgi ievelk krustiņu par kandidātam, par kuru ir par un par kuriem balso pret. Tātad ir jābūt kandidātam pretī vienai atzīmei.
vai nu par vai pret. Tā, ja jums sanāk zīmi sabojāt, esat nepareizi veikuši balsojumu, varēsiet saņemt atkārtot vēlēšanu zīmi. Vēlēšana atzīme par drīkst būt izdarīta ne vairāk par vienu no pieteiktajiem kandidātiem. Balsojums tiks uzskatīts par izdarītu, ja deputāts ir nodēvis vēlēšanu zīmi Smiltenes novada vēlēšanu komisijai. Ievietojiet zīmes balsošanas kastē. Abiem ir jābūt atzīmē. Jā, vai nu par, vai nu pret. Atšķirīgām atzīmēm, jā. Jā, tieši tā. Balsošanas process jums pēc balsošanas procesa jūs varēsiet izteikties. Jums ne. Jūs jau izteicāties. Lūdzu deputātus izdarīt savu izvēli un balsošanas zīmi, tad, kad ir izdarīta izvēle, ievietot balsošanas kastē. Balsu skaitīšanas komisija uzsāk savu darbu.
Kastē ir atvestas 14 vēlēšanu zīmes. Komisija šobrīd pārbauda, vai visas vēlēšanu zīmes ir derīgas. Četrpadsmit vēlēšanu zīmes ir atzītas par derīgām.
Balsu skaitīšanas komisija ir veikusi balsu saskaitīšanu. Ervīns Labanovskis ir ieguvis 8 balsis par, 6 balsis pret. Mikus Dubīckis ir ieguvis 6 balsis par, 8 pret. Smiltenes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja amata kandidāts Ervīns Labanovskis ir ieguvis 8 balsis par un ir ievēlēts par Smiltenes novada domas pašvaldības priekšsēdētāju. Apsveicu! Aicinu jūs šeit. Sveiku. Ar šo brīdi domas sēdes vadību es nododu jums. Paldies. Ceturtais, ja? Jā. Kolēģi, milzīgs paldies. Jā. Kolēģi, milzīgs paldies jums par šo uzticību. Es saprotu, ka jūs būsiet prasīgi. Vienalga, vai es balsojāt par vai pret. Mans durvis vienmēr ir atvērts sarunām novada labā. Un strādāsim kopā. Mēs arī esam izveidojis tādu aptuveni mērķu sarakstu 4 gadiem, kur ir lietas no visu jūsu programmām, kuras pārklājās. Un es aicinu jūs arī varbūt nākt ar vēl kādām idejām, kuras jūs redzat reāli piepildījumu mūsu novada attīstībā un darbībā. Skatos savā ziņā ar cerībām un ar tādu labu sajūtu uz nākamajiem 4 gadiem. Paldies jums un pie darba. Šobrīd laikam tad jāpaziņo par tālāko darbību. Esmu pēdējās sekundēs tātad nolēmis, kad jāsasauc ārkārtas domas sēde, kuru sasaukšu 30. jūnijā, kas ir pirmdien, lai mēs varētu ievēlēt vicemēru, lai mēs varētu arī apstiprināt komiteju sastāvu. Un, ja būs vēl kādas nepieciešamas lietas, lai šos jautājumus risinātu, tos mēs arī pirmdienā pieņemsim. Par laiku aptuveni es vēl pakonsultēšos ar kolēģiem un biroju, bet es pieļauju, ka tas varētu būt arī uz 10 no rīta. Varbūt jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi? Lūdzu. Ja nav, tad šos sēdi pasludinu par slēgtu līdz nākamajai reizei. Paldies!